12 zinātnes izcilības, pārstāvot Latvijas zinātniskās institūcijas, apliecina Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību Eiropas pētniecības telpā. Mūsdienu zinātne iedvesmo, pārsteidz un veido zināšanu sabiedrību. Daugavpils Universitātes aģentūra, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Ingrīda Andersone. Mūsu interesantais atklājums ir šīs morēnas māla grēdas. Mums, kas ir pieraduši, ka Baltijas jūras tā gultne ir diezgan plakana, tur mums bija tāds, ko mēs atrodam māla, tie veidojumi, tur ir 4 metri un 6 metri augsti. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Edgars Kuka. Tad bija domā pasīties, kas tad īsti notiks novecināšanas procesā, kurš mums ļauj noteikt, cik jebkurš patiesībā materiāls veda mikroplasmas. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts Bior, Žanete Steingolde. Mums uz nāves cēloņu noskaidrošanu tika atnests vistu vanaks. Šim te putnam tika atklāts pirmo reizi Latvijā, konstatējām rietumnīlas drudžu vīrusa saslimšanu. Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, Monta Brīvība. Mēs skatāmies, kas šajā ļaundabīgajā audzējā ir noticis ar genomu. Tas mums sniedz informāciju par to, kāpēc vispār audzēji rodas, piemēram, bērniem. Kā arī tur ir tādas mutācijas, kuras var izmantot, lai mērķētu terapiju. Latvijas Universitātes Ciltvielu fizikas institūts, Edgars Butānovs. Varoksīdu nanovados notiekot dīvaina deformācija un parādījās diezgan tāda jauna fizika. Un to mums izdevās nopublicēt tādu diezgan augstu līmeņa žurnālā. Dažreiz jauna un interesanta fizika slēpjās kaut kādos nesaprotamos izņēmumos vai artefaktos. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Jānis Ozoliņš. Režisora Gunāra Pieša vasarnīcas bērniņos jaunie īpašnieki atrada kastes ar režisora personisko arhīvu un atdeva to Rīgas kino muzejam. Dārzkopības institūts, Līga Lepse. Mēs piesārņojam Baltijas jūru ar neizmantotu fosforu, slāpekli. Mēs mēslojam acīm redzot augus, un augi to nepaņem, neizmanto visu. Agroresursu un ekonomikas institūts, Ieva Leimane. Saimniekiem ir nepieciešamas šādas kompleksas zināšanas, ekoloģiskās zināšanas, un mums kā zinātniekiem ir jāspēj šie kompleksie risinājumi piedāvāt. Elektronikas un datorzinātņu institūts, Jānis Ārents. Mēs varam dot robotiem jaunas prasmes, ierakstīt dažāda veida darbības un apmācīt dažāda veida arī neironu tīklus. Ar šo mēs varam visur būt. Mēs varam arī lauksaimniecībā būt, mēs varam mežos būt, mēs varam pilsētā būt, mēs varam būt rūpnīcās. Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, Gins Šmits. Mēs šeit veidojam materiālu un tad šo materiālu sūtījām Zviedriem. Un tad radās jautājums, vai mēs nevaram uztaisīt paši šo iekārtu. Un izrādās, ka mēs varam un labāk par šo Zviedru prototipu. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Baiba Kaškina. Kiberdrošība ir tāda jūtīga joma, jo tas, kas ir publisks un tas, kas ir visiem zināms, tas ir zināms arī uzbrucējiem, hakeriem, ienaidniekiem. Tas, ko es kopā ar saviem kolēģiem, ko mēs šeit darām, tas stiprina Latvijas kibertelpu. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava, Dagnija Lazdiņa. Mēs rūpējamies par to, kā atjaunot mežu vai kā ieaudzēt mežu. Kā labāk sagatavot to vietiņu, kurā mēs to koku gribam iestādīt. Tā augšpuse, tā jau vairāk vai mazāk ir izpētīta, bet tās apakšpuses pētīšana, viņa ir grūtāka un daudz sarežģītāka.